runājot par klētām, gan īsākām šoreiz, jums bija tāds viens ļoti skaists moments, viens koncerts, kad es varbūt biju vairāk, es vienu redzēju. Bija tās karsēmniekās. Izstāst par to stāsti. Bija. Forte, tu esi redzēji, jā. Bet citu ir vēl viena grupa, kas tagad tā, savā ziņā ir samērā populāri. Un arī viņiem es redzēju, ka Dievam ir tādas, čērnīs tādas, stīkliņas zeķibiksēs un tādas vairāk stilistiski ieturētas. Bet kā jums tur, kā radās tā ideja? Tas bija kaut kāds eksperiments, kad kaut kādu šovu elementu pamēģināt, kā cilvēki uz to skatīsies. Un bija, kas skatījās ar atvērtu muti, bija, kas teica, ārprāts, kas tur notiek. Kas tās bija vispār? Kaut kāds bērni? Jūrmālas viena dejotāja grupa. Tur kaut kā esam. Tad mēs tas tāds, tāpatās kā tie melnies vārti. Kā bija spēlēt ar karsēmniekām? Tā bija grūti koncentrēties. Nē, galīgi. Vardaram tur bija kaut kas, ka viņš tur ap viņu kaut kā dejoja, tur viņš nevarēja padzīvēt, viņam bija jāstāv uz vietas, un nevarēja kustēties. Bet, tas bija tik maz, kas tam nebija. Es jau īstenībā biju baigi pret. Es pusdūru biju baigi pret, bet bija vajag. Kā jau menedžers saka, tā būs, ne? Tā var pamēģināt, jā. Nē, kā, ja būs pildu kaut kādu menedžeru funkciju, un viņš saprot, ka to vajag, tad arī to vajag. Tas ir kaut kā tāpēc, lai tu uzdod tagad šo jautājumu. Tev vēl kas ir palicis? Nē, mēs vienkārši pamazām virzamies pie dzeltenās sadarbības intervijai, jo bez tā mūsdienās nevar pat alternatīvā vidē. Un pirmais jautājums šajā ziņā ir, kur, man liekas, es jums drīkst pajautāt meitenei, es šodien neatļāvos to pajautāt. Bet jums es pajautāšu, kā jums ir ar ģimeni, bērniem, pastāvīgām, nopietnām attiecībām, un vai varbūt ir tā, ka fake fanas var tomēr izmēģināt savu laimi ar kādu no jums joprojām? Pievēršot jums savu uzmanību. Mēs neko vienkārši nesakām. Tā nevar. Nē, var, protams. Kaut kādu interviju vienreiz ar skatījos ar grupu. Teica, vecīgi, mums visiem ir bērni. Visiem ir tas, visiem ir šitas, un man likās kaut kā neizskatās labi rogrupā, tā teikt. Kaut kas tajā visā. Bet pa meitenēm jau var? Pa meitenēm jau. Meitenes smukas Latvijā ir šausmīgi daudz meitenes. Tā kā liekā laika tie saprata. Tad ir tagad tāds jautājums. Meitenēs arī jautāja, kāds ir tavs rozās sapnis, jo ir tāds, vienkārši klišejisks tāds teiciens. Zēns un slapjais. Kāds ir jums slapjais, piemēram, jā, vai rozās sapnis? Kas ir tas, ko jūs gribētu vēl kā grupa noteikti tagad izdarīt? Un kas ir jūs tas kaut kāds būtu mērķis vai, nezinu, ko jūs ejat? Uztaisīt savu konci arēnā Rīgā. Pilnais hallē. Man vienmēr bija sapnis uzliest šovu. Īstenībā es gribētu tagad to Laura Eimītu šovu. Nē, tāpēc, ka neviens šovs netaisa. Tas ir tāds amerikāņu kultūra, un tur ir pilnīgi cik nav, un cits administrācijas. Šajā gadījumā labi, ne, tāpēc, ka Reinis beigo PR-s uztaisīs, viņš ir pabīgs visur, tāpēc viņš var uzliet bez šovu, varbūt tas paskatās, ko tad var redzēt. Vienkārši gribās redzēt tāds, kaut īstenībā viņiem ierakst tā būs. Īstenībā par šovu mēs esam vienmēr slapinājuši par kaut kādām dekorācijām, par kaut kādu tādu koncertu, kurš nav tikai koncerts, kur tu redzi skatos kongus un bungas un tās muzikas, bet tev vizuāli tas arī kaut ko redz. Tas pats atpakaļ pie tā klipa, pēc gribās to Jurijānu, negribās to rock standarta klipu. Negribās to kā teikt, kongus, bungas, 4 cilvēki spēlē gitāras un visu. Tas viens puses tā uz asociācijām, kur ir normāli, uz dzīvi grupu, un redz, ka mēs reāli spēlē. Bet gribās kaut kā tomēr bišķi pielikt kaut kā to rozīni, kaut kā stāstu, storiju, kaut kā prātā, vienalga ko. Tas izstāsta pēc kaut kādu nedāvnas pēc mākslas darbu, nevis vienkārši pēc klipa mūzikas video. Runājot par mākslas darbiem, kā radās grupas Fake logo? Es pirms to nezinu. Man bija draudze, ka teica, paņem vienkārši pārzīmēt, ka tur mākslas, bet tur rīko. Tomēr rūcis kompi, mēs gājām pie čaļa. Viņš mums taisīja disku vārds, ja mēs nevarējām saprast, kāds tas logo, un mēs skatījāmies tos fonus. Man gribēja rūdas vienkārši savu. Rūdam ir tik superīgs, naivs rūpas. Tā kā
6. klases skolniekam. Beigās izrādās, ka viņš ir Kreilis. Jā, Lūdzu Kreilis ir nevis kreiso roku, tāpēc viņš ir labo roku, ko spēļ nāstās 6. klases skolniekam, un viņš labu. Un tāpēc šis fake uzraksts māja draudzināts, cik es ņem, ir fenomenāls. Man es to māju, es to pazīstu. Čau, lai. Mēs esam no Jelgavas atpakaļ. Jā, tā likās, ka tā ir viņa. Oh, yeah. Redz, kā pasauli mācīt. Tiesāka. Vai tev nav Es kādi... esmu drausmīgs, es nebiju nosaktas, tas drausmīgs sarceļus, tas tiešām Mēs bijām īstenībā māti šādi, ciemā. Mēs bijām labi draugi. Jā. Vai jums nav kādreiz bijusi vēlme Werneram nogriezt pāčku, uzvilkt uzvalciņu, dziedāt kaut kādu visiem saprotamu mūziciņu, katru nedēļu 3-4 koncertiņu pa normālu piķīti un tādā garā? Tad ir jāpaliek pēc reiz kārtā. Tad ir jāmaina domāšana pilnībā. Es nekad nav bijuši šādi, man šo kotlešu vakar spēlēšanu. Varbūt es to varētu notikt profesionāliem mūziķiem. Viennozīmīgi, ja viņi māca profesionāli spēt, un tur visu laiku smotīni spēlē tālāk. Nav tās godzīm gribās to radošo. Tu nevar tādā grupā, ka tev grupā ir visi 5 profesionāli muziķi. Katrs skrien vakarā savu kaut kādu kotlešu vakaru spēlē. Mans nospēja, katram ir kultūra, katram ir kaut kāds ārkārtas cits līmenis, cits dzīve. Nav bijis tādi. Uzvalciņš nav gan man arsenālā. Tā saka. Mats negriezt, nezinu, es gribu, jo man nebijis visiem. Kāds Cik sen neesi griezis matus? Neesi 7 griezis? gadus. 7 gadus. vispār pat galīgi? Nemās vien reizi nenābies, bet tuvotāji panāk tādu pagriešanu. Jā. Kas tu bija bērnībā? Bet šim tāds pats kā tagad, kaprīs. Bērnībā es biju līdz kaut kādai 8. klasē tāds plaķis. Mēnes bija tāds varētu teikt. Tās man bija 10 gadi un māte bija tāds. Māte vienmēr būs tāds. Uz mūzikas skolu vedus, tur no 4 gadu vecuma klavieres. Pabeidz trompeti spēlēt 5 gadu. Pabeidz mūzikas skolu. Viņa teica, ka līdz 8. klasē, es biju 9. klasē. Vidēji atzīja no 8,6 notika 4,2. Kas notikās? Jauniešu ārklāt. Kas notikās? Kas notikās, parādījās dažiem alkohols. Narkotikas. Gitāra. Gitāra parādījās manā pilnajā zūrā. Pilnīgi, ka man uz 2 gadiem. Tā, ka tas man bija pirmās un gitāra. Jā, tu tagad taču spēlēji arī končos gitāru. Kā tā izdomāja to darīt? Arī. Tas bija arī tā, kad es, kur tas bija to izjukšanas saistīts. Izjukām un nebija man tā doma, bet tagad, ja jau tā ir, tad es nekad neko tādu nedarīšu. Domāšu kaut ko citu. To kā es domāju, es laikam ņēmu no rūta. Tad no rūta, ja tā mājā kaut ko spēlē, es vienkārši gribēju veidot kāds jauns standarts, ko sēdēt mājā, ņemties kaut ko. Tā arī šabaldēm. Kura tavuprāt ir pats seksīgākā Latvijas sieviete? Pats seksīgākā Latvijas? Ar kuru tu gribētu, ja tev varbūt nebūtu draudzenes? Es jau nezinu, tev nepateicu. Tev ir jāpareiz. Bet, ja tev, piemēram, nebūtu, ar kuru tu labprāt ieslēgtos kaut kur bišķiņ tā. Čiki, briti un tā. Seksīgākā Latvijas sieviete. Es te skatījos žurnālā seksīgākā Latvijas sieviete, kad ir Anna Iestāviem, ja? Jā. Es viņu kaut kad bērnībā esmu ieslēdzies? Kodas kopā, viņa dzīvokli. Tas bija, kad es to videnē gāju. Tā kā... Un pasaules? Bučais, neesmu. Un pasaulē, kur ir tāda karstākā meitene? Pasaulē karstākā meitene. Tur viņas tādas agresīvas.
atrasts tādas dažādas. Tā. Ir grūtā pateikt. Tā. Ātri mokasties, jā. Ir no sēdes. To es arī gribēju pajautāt, jā. Tā es esmu teicis. Tur ļoti daudz, ko varētu mokast. Labi, pie tā arī paliksim.